Nu, sāc, kas tu esi un kāpēc tu esi šeit? Mans vārds ir Andris, es pārstāvu Santeko un janvārī guvu 5 vārdus un izrādās ar to pietika, lai būtu šeit. Jā, nu, tajā R2 divīzijā 5 vārti nav maz. Nav maz, jā, nav maz, bet spriežot pēc vakardienas rezultātiem, tur jau februārī būs vairāk, jā. Tur nevis man, bet ir tur puiši, kas jau tur 10-4, kur vakar spēlē bija, tā kā vajag daudz vārdus, lai februārī būtu šeit. Nu, kaut gan tos 10 jau var iemest pa vienam katrs. Nu, nē, es sekoju līdzi tagad, zin kā. Gribās balvas, tāpēc statistikai sekoju līdzi, jā. Un kā pašai komandai veicās? Šobrīd es ceru, ka būsim play-off zonā, jo mums no 3. līdz 6. vietai ir komandām ļoti blīva tā tabula, tur 3 punkti. Tātad 3 punkti tikai. Jau baigi labi salikta divīzija, ne? Jā, šogad jā. Šogad jā, patiešām jā. Tas priecē, ja ir intriga līdz pēdējai minūtei, tas ir pats labākais, kas var būt. Nu ko, veiksmi iekļūt play-offā? Jā, lūdzu. Esat dabūjuši kaut kādu leģionāru? Jā, leģionāru dabūjām, bet viņš nav monstrs. Viņš, to, ka viņš iemet 4 vārdus, tas jau... Vai es arī iemet? Es vienā spēlē iemet. Nē, nu jā, leģionārs piesaistījām. Nu, vajag taču kaut kā mums likt pretspēkus stiprajām komandām. Jūs tā kā vājā komanda skatāties? Nē, mēs neesam vājā. Vienkārši, salīdzinot ar citām, negribās saukt uzvārdu, zin kā visi tur draugi un paziņas, bet, top 3 komandās ir spēlētāji, kuriem vajag pretsvaru kaut kādu. Ļoti labi, nu tad veiksmīgi iekļūt play-offos, kārtīgi uztaisiet intrigu arī tur, un jā, lai veicās sezonā. Paldies. Labvakar. Labvakar. Nu, sāksim, vārds. Dace. Kāpēc esat šeit? Es biju decembra labākā spēlētāja. Kāds ir jādara, lai būtu decembra labākā spēlētāja? Jāiet uz treniņiem un jāspēlē un jācīnās. Labi, jāizstāst. Nu, tas ir otršķirīgi. Bet arī. Nu, ja tava bilde parādās kā tabulā pie līderiem, tad ir labi jāizstāst, ne? Nu, protams. Kā tu bez tā? Jā, un kas labākiem spēlētājiem sanāk vislabāk? Vislabāk, laikam, savā komandu, un kad komanda uzvar, tas arī labākiem spēlētājiem sanāk vislabāk. Jā, es vairāk biju domājis no statistikas viedokļa, kas ir top rādītājs. Nu, laikam jau gūtos punktus. Vairāk 2 punktnieki, 3 punktnieki? 2 punktnieki viennozīmīgi. Caur gājieni? Arī. Danki? Danki gan vēl ne. Jāpiestrādā, vēl jāpiestrādā. Arī labākam spēlētājam ir pie kā piestrādāt. Ok, novēl kādu veiksmīgu danku. Man? Vai kādam citam? Nē, jums. Paldies. No jūsu mutes divvalstī. Vai arī jums tādu elegantu bloku dankam tādu? Jā. Es nevaru parādīt, jo es nevaru vispār aizsniegt, bet jā. Ok, super, labi, paldies un veiksmi sezonā. Jā, paldies jums arī, visu labu. Sveicināti, kā vienmēr uzvalkājam. Protams, ne jau tradīcijas lauzt. Tas ir speciāli priekš pasākumu vilkts vai tas ir darba sastāvdaļa? Protams, pamazām gatavojamies play-offam, komandas imidžs arī jānotur, jāparāda labākais no komandas. Starp citu, fun fact, Pīlis, kad izcīnīja kausu R4 divīzijā, tad es uz visām fināla spēlēm ierados uzvalkā. Ok, es tā pat turpināšu, bet es ne tikai play-offā, arī regulārā turnīrā. Ļoti labi, un par ko šoreiz dabūji? Šoreiz īstenībā es nedabūju. Komandas vārdsargu pārstāvu Sandris Pičs R6, labākais vārdsargs. Tad varēs iedzert Red Bull droši vien un stāvēt vēl labāk. Tāda rīktīgi stresaini. Devītīgās iemest taču nevarēs. Ļoti labi, paldies. Nē, paldies. Labvakar. Tuvāk. Es nekožu, ja nepalūdzu. Sāc vārds? Liena. Komanda? Berģu skola. Berģu skola. Un ko tu labi esi izdarījis Berģu skolas komandā? Laikam janvārī visvairāk punkts iemet. Es tā visu laiku jau prasu. Ir kāda iecienīta vieta, no kurienes krīt? Laikam vairāk no groza apakš. Tur jau tāds ļoti gars meitenes ir. Jāpalicās augstā, tad jau es arī varu iemest pār tām garajā. Ļoti labi. Un, kā ar sodiņiem iet?
Nu tā, pašoki. Kauns atzīties, jāpatrenēs vairāk bišķi. Jo mums pagājušajā mēnesī bija puisis, kurš man mācīja, kā pareizi ir jāmet sodiņš. Viņam bija ļoti daudz sodiņu samest. Varbūt, kad vai kaut kā, ne? Sakonektēties. Kritīs sodiņu labāk. Vajadzēs vārdu uzzināt. Var nostīties iepriekšējo video, viņš tur rāda, kā jāmet. Varbūt uzreiz jau no video var iemācīties. Nē, bet var pamēģināt. Ja tur viss ir par tām kājām, kā jāliek kājas šitā vai šitā. Jā, es vispār nevaru iemest ne no kurienes, tā kā mans padoms ir ļoti vērtīgs. Labi, paldies. Cerams, ka mēs redzēsim tevi atkal. Kā iet februārī? Februārī vēl nav sācis iet. Nav bijis spērs. Ok, labi. Nu, lai veicās februārī. Visu labu! Jā, nekautrējies. Nāc. Labu vakar! Sveiki, mani sauc Dzirds Kalniņš, esmu no hokeja komandas Kamikadzes. Tas jaunais ātrais čalis viņiem. Samet visus golus. Tā jau arī nav, bet sanāk. Spēlē iemest kādu pāris golus arī, jā. Hat-triks arī bija, vai ne? Jā, pagājušā spēle bija hat-triks, kāds 2 spēles pēc kārtas bija hat-triki, jā. Esmu par 1. vietu, janvāra visvairāk vārtu guvējs, kā arī MVP un skaistākā momenta. Un vēl topā. Tas ir tā, ka tu ne tikai kruta met, jā, un daudz met, bet arī efektīgi un skaisti, jā. Es vēl nobrīnījos, kad Matuļa kungs izvēlējās tieši šo epizodu, jo es esmu pārliecināts, ka bija vēl viena ļoti laba epizode arī pret Stīvaisiem, vai ne? Stīvais, jā, tur jau dažādi momenti. Ja nemaldos 3. hat-trika golu iemet vispār jau vienā rokā, jau pēc izgājiena. Pret jums, jā. Jā, tas bija pret mani, jā, tāpēc es labi atceros to, jā. Es arī atceros, ka grūdi man ir rokām. Protams, ka grūdi ar rokām. Normāli, ko mums darīt? Mēs bijām 9 cilvēku sastāvā, 9 pie tam ar vidējo vecumu, laikam kādu 45. Mums jau arī komandā nav vidējais vecums, ir viņš 40 gadiem. Jā. Nu jā. Labi, nu man prieks, mēs ieliksim noteikti atkal to epizodu, varbūt ieliksim arī to epizodu, kur neiekļāva topā, jā, un apsveicu. Turpin tā pret visām citām komandām, jā. Labvakar. Čau. Es trenējos, un tu? Redzēt, ik pa laikam. Ar kādu komandu trenējies? Ar CLM Transports basketbola komandu. Un par ko tu esi šeit? Kādu noziegumu? Es atnācu uzzīmēt aparāts īstenībā. Kā ir? Nu, pagaidām veicās. Bet... Plusos? Protams. Šeit jau Olimpikā jau tikai plusos, vai ne? Jā, nu, protams. Bet mēs nekādā gadījumā nereklamējam azartspēles. Tas ir uz katru pašu atbildību, vai kaut kā tā man bija jāsaka, es nezinu. Nu tad par ko balva? Balva man par janvāra mēneša labākais piespēļu devējs un MVP. Atkal tās piespēles, ok, jā, nereāli, jā. Kā tu, ir noslēpums kādot? Nav, jā? Ir vienkārši labs sastāvs jānovāc. Čaļi jaudīgi ir, tikai daltās piespēles viņam ieliks pārsvarā. Man ir paveicies uz sastāvu. Forši, jā, lieliski. Un kur komanda atrodas? Pagaidām pirmie esam jau pusfinālu garantējuši, tā kā jācienās pavasarī par medaļām. Tad, lai pavasaris jums ir veiksmīgs. Jā, labi, veiksmi. Čau. Sāksim. Kā sauc? Saulītis sauc. Nesauc, pats nāc, jā? Tieši tam. Par ko es šeit? Reizēs, kad man nav kur likt basketbola bumbu, es dodu arī džekiem piespēles, un kaut kā tā sanāca samērā daudz sanāca tās piespēles. Tu viņiem iedod tā, ka vienkārši nevar neiemest? Protams. Bet tiešām reizes tikai tāds, ka pašam nav kur likt to bumbu, un tad nav citu variantu. Kad nav kur likt, kad ir kur likt, kur tu viņu liec? Ar trīnīt parasti. Un ir iekšā? Pēdējā laikā ne. Kāpēc tā? Nezinu, vecs laikam kļūst. Kaut kā jāmaina tehnika? Varbūt vienkārši rokas trīs no vecuma, varbūt arī tāpēc vienkārši, nezinu. Kā tu met to trīnīti? Var parādīt? Precīzi. Vairs ne, bet savulaik.
šādi apmēram. Jā, bet varbūt jāpamēr, varbūt jā. Vai šitā? Nu šitā, vajag pāri. Tad nevar nobloķēt, es tās dzirdējis. Varbūt. Jā, jo, ja tu neesi tā kā porziņš, kurš var tā kā, nu, nepalacoties, ja. Nu, mēs neesam. Varbūt, ka Kristaps varēs mums pielikt vienkārši proporcijās klāt porziņu, lai mēs redzētu, cik mēs tieši esam tālu. Ļoti tālu. Jā, nu labi, nu, kā februārī iet? Februārī kaut kādas uzvaras, kaut kur arī sanāca iemaz grozāt pāris reizes, jā, bet Varbūt nāks par punktiem pēc tam martā pa februāru. varbūt. Redzēsim, dzīvosim, redzēsim. Ja metīšu. Jā. Nu, ir kaut kāds iecienītājs vieta, punkts, taisni, malās. Kurā ir vairāk pretinieki, no tās arī cenšos mest kaut kā, nu, lai kaut kā tā kā pretestība būtu lielāka un tā. Ok, ļoti pareizi, jā. Es nezinu, ko jums treneris par to saka, bet es saku pareizi. Paldies. Labi, lai veicās. Labvakar. Sveicināti. Ne pirmo reizi šogad, jā? Pirmo, diemžēl, vai par laimi. Pagājušajā gadā arī bija? Nē, šitā pirmā sezona R6, hokeja klubs Zibens, Vītols par rezultīvām piespēlēm. Esmu pirmo reizi dabūjis, nu, ko, jāsaka liels paldies partneriem par to, ka bijuši rezultīvi. Nu, man kaut kā laikam paveicies, vienkārši diezgan daudz viņiem atdotās piespēles. Ko vēl lai saka? Varbūt viņiem vienkārši atlika iemest. Tur bija tik perfekta piespēle, kad nevarēja neiemest. Es mēģināju darīt to tumšo melno darbiņu, kā saka, iziet uz to, lai tikai pie vārtiem varētu atstāt brīvajam savam partnerim piespēli. Nu, 7 tādas sanāca janvārī. Nu, cerēsim, ka būs vairāk februārī. Nu, tad jau gads ir iesācies labi, un kā ir februārī šobrīd? Nu, pamazām. Vairāk uzvaru ir nekā iepriekšējā gadā, katrā ziņā. Bet varbūt, ka februārī tas ir jau martā, uz februāru mēneša apbalvošanu mēs ar tevi redzēsim. Cerēsim, tad jau redzēs. Centīšos. Labi, veiksmi, un varbūt, kad ir jāmet arī pašam. Šā tad jau sanāk. Ļoti labi. Veiksmīgi. Labvakar. Nu, sāc, kas tu esi un kāpēc tu esi šeit? R5 divīzija, Leduslāči, visvairāk piespēļuši janvāra mēnesī. Kas rokai? Iepriekšējā spēlē neveiksmīga epizode. Nu, nenovērtēju varbūt bretinieku un vārduroši kaut kā gājas priekš un sanāca ar plecu plecā, bet man bija ripa, nu, viņš mani apturēja. Kura divīzija? R5. Pareizi, tur jau viss ir spēks spēle, viss korekti. Nē, nu, tur ir korekti. Es pats jau piegrobu tādu spēku spēli, bet nu, šajā gadījumā mazliet laikam nenovērtēju. Pretinieki un pašpārliecināti aizgājas priekš un... Play-offos tiekat? Jā. Būsiet atpakaļ ierindā? 6 nedēļas staigāšu Lakatiņā. Nu, tad uz finālu? Nē, tur vēl rehabilitācija un sezona beigusies viennozīmīgi. Jā, ļoti žēl, nu tad nākamā sezona. Labi, veiksmīga asociēšanās. Konvejers. Labvakar. Labvakar. Nu, sāksim iepazīstināt, kas jūs esat un kāpēc jūs esat šeit. Laura no Juglas. Tā nu ir sanācis, ka MVP šomēnes. MVP tas ir most valuable player, vai ne? Jā, un to dod, kas ir jāizdara, lai dabūtu MVP? Vienkārši sanāca ar visu komandas darbu. Tā ir sanācis gan punkti, gan bumbas aizsardzībā, gan uzbrukumā. Ir kaut kāda iecienītā vieta, no kurienes krīt? Nē. No visurienes? Iekrīt. Nekrīt, bet dažreiz iekrīt. Nu, vairāk tā kā kāda cāgājiena vai trīnīši? Aizsardzībā. Pārtvērtās bumbas. Vislielākais prieciņš. Skaidrs, labi. Nu, tad gaidīsim atkal, un lai veiksmīgi turpinās sezona. Vislabāk. Labvakar. Labvakar. Kas jūs būtu un kāpēc jūs esat šeit? Esmu Artūrs Juranovskis, bet pārstāvu Mārcu Japsi. Japs bija labākais vārdsargs R3, jā, Bīlēm. Tā kā viņš šokad nevar ierasties, deleģēja mani. Ļoti labi, un ir kaut kādi komentāri par viņu spēli? Ko es varu teikt? Nu, malacis, nu, super, uz sauso pāris spēles nostāvēja Bīlēm, jā, nu. Tāpēc jau viņš arī laika var dabūja. Jā, tieši tā. Jā. Nu labi. Vairāk jautājumu laikam nebūs, Mārcis. Paldies. Paldies. Jā. Labvakar. Labs vakars. Atkal jūs. Atkal es, jā. Jā, par ko šoreiz? MVP un gūtie vārti. Uzreiz viss, nu vēl piespēles pietrūka.
mazliet. 2 piespēles un būtu viss kopā. Jā, jo cik es esmu redzējis video, piespēles tu nedod. Nu, dodu. Gadās. Neapzināti gadās piespēles, ja? Ja pats, tad jāpalīdz savējiem gūt arī punktus. Nu, tieši tā. Piespēles atdod tie, kas nevar iemest, un tu vari iemest. Tā kā mēs redzam katru mēnesi. Kā februārī iet? Palēnām kādu 5 golu, man liekas, nevairāk. Tas jau nav maz. Tas ir sākums. Pateicoties Siguldas Kalnam, kājas ir stiprākas palikušas, un tāpēc... Nu, ļoti labi, un, nu ko, veiksmi arī februārī, veiksmi play-offos, un, lai iet? Arni, jā. Nu, un no kurienes? Es pārstāvu R2, Rīgas satiksmi, saņēmu balgu par labākām piespēlēm, lai šiet, jā, nu, vairāk piespēlēm. Tā. Un kāpēc pats nepārstāvi sevi? Nē, nu, jā, labs jautājums. Nezinu, nu kā, nu, ja piespēles dot, tad tu rūpējies par komandas biedriem, nu, attiecīgi arī komandu pārstāvi, nu, nezinu. Nu jā, jo piespēles atdot tie, kas nevar iemest. Pietrūka 1 gols līdz arī labākajiem vārtu guvējiem. Bija veiksmīgs mēnesis janvāris un sastājās zvaigznes un nekad līdz šim tā nav bijis. Tā kā... Nu, kā iet, tu spēlēji divās komandās, ne? Jā, es 2 komandās. Šogad bija iespēja pastartēt R2 kopā Rīgas satiksmi. Ļoti veiksmīgi. Uzreiz pirmais mēnesis, pirmā balva. Līdz šim ar X-iem spēlējot R3 līmenī, nevienas balvas, nekā tam līdzīga nav bijis. Pat tuvu tam man tā šķiet. Jau individuālais sniegums nav problēma, komandas ir. Nē, nu, partneri, es domāju, partneri, jā, kad sevišķi uz piespēlēm ir tā, kad, nu, ir kam atdot, ir kas iemet, un tā tas notiekās, nu, tā kā R3 savukārt tur ir bišķiņ savādāk spēle, vairāk ir fiziski, vairāk skriešanas, un vairāk izšķirtāt individuālā meistarība, teiksim tā, nevis komandas sniegums kopumā, man tā šķiet. Un kā šobrīd februārī iet? Pa nulēm. Bet vēl izšaus? Nu, ir iespēja, jā, ir vēl iespēja, jā. Nu, labi, tad gaidām tevi atpakaļ martā šeit. Veiksmīgi. Labvakar. Vārds. Kaspars. Komanda. Rupuči. Kāpēc esi šeit? Es aizmirsu, kāda bija nominācija, kur no 3. Piespēles, un es vairāk ir. Bet es īstenībā esmu pakaļ visām balvām, jo man kolēģi netika. Kuri kolēģi? Jurģis un Kārlis. Un par ko viņiem? Viens bija vārdsargs, otrs gol. Nē, viņam bija MVP. Un ko jūs tādu labi sastrādājāt šomēnes? Es nezinu, man liekas, ka tā kā parasti. Kaut kāds, man liekas, viens zaudējums, un vai nebija. Man liekas, vēl nav visas spēles beigušās, bet nu labi, es skatījos. Jā, iesiet pēc kausa? Nu redzēs, tev jau nekad nevar zināt. Jā. Nu labi, veiksmīgi. Gaidīsim atpakaļ martā par februāri. Jā. Šogad šito eju kā galvenais balvu saņēmies, jo man liekas, kad Jurģis no manām piespēlēm tos gols samet, tā kā principā jūtos nopelnījis. Ļoti labi. Lai turpinās veiksme. Es neizstos rasns. Par ko es šeit? Kāpēc? Par sodu. Par kādu sodu? Kāds ir tavs noziegums? Kopā ar goliņus iemetām, piespēlītas iedevām, un tad nāca šeit, nācās nākt. Goliņi, tas nozīmē, ka tas nav basketbols, vai ne? Tas ir hokejs ar 5. Hokejs, jā, nu super. Tā, ko mēs tev varētu pajautāt? Kā pavadīt 14. februāri? Dīvānā. Es te teiktu uz laukumu. Okay, Diemžēl ledus bija nokusis, uz laukumu nebija. Un arī par cik bija svētdiena, bija jāatpūšās mazliet. Tad tev balva ir par MVP, ja? Jā. Ok, un tev tā kā kombinācija, kā jums visai komandai iet? Pagaidām labi, pa priekšu. Pirmā vietiņa, bet tur pēdējās kārtās viss izšķirsies, pirmie vai otrie. Nu, regulārās sezonas kauss jau nav tas pats foršākais. Playoffs. Uz to arī audzējam bārdus, gatavojamies, un tad jau redzēs, kā būs. Nu, labi, lai veicās, lai aug bārdi, tā kupli. Paldies! Labvakar! Kā sauc? Aivars. Kāpēc tu esi šeit? Piespēles labdalu.
Visi šodien ar tām piespēlēm. Kur tie golu metēji ir? Metēji atpūšās. Mēs esam galvenie tie ieroči nesēji. Nu, un, jā, nu, kas ir tas noslēpums, kā atdot perfektu piespēli? Piespēlē jau, teiksim, ar atdot, galvenais, lai iemet. Meistarīgi, teiksim, partneri tā jau ņemtīs. Galvenais atdot rezultatīvu piespēli, tas ir izvēlēties pareizo, kam atdot, ja? Jā. Komandā visi diezgan meistarīgi uzbrucējiem, teiksim, un atdot piespēli visiem tīs. Kura komanda ir? Komodus. Kāpēc Komodus? Jūs tā kā visi zin kā Tērveti. Nu, jā, vienkārši vienā līgā tā nosaukums, sponsori laikam, teiksim tā. Skaidrs. Jā, bet Tērveti saliņu vēl dzerat? Protams. Tas ir galvenais. Kāds ir labākais alus? Tērvets. Akcijas alus it kā, bet Tērvets arī ir ok, uz akciju. Labi, nu, lai veicās, un mēs ceram tevi redzēt atkal šeit. Jā, labi. Visu labu. Labvakar. Basketbols? Basketbols. Nevar būt. Var gan. Par ko? Rezultīgais spēlētājs komandā. Tu esi tas, kurš met iekšā? Jā. Visu laiku nāk tie, kas ar piespēlēm. Tagad beidzot es redzu arī kādu, kas met iekšā. No kurienes met iekšā? No visurienes. Gan no trīnīšiem, gan no apakšas. Kas vairāk? Divpunktnieki, trīsnieki? No apakšas vairāk, jā, divpunktnieki būs vairāk. Tu spēlē tā kā kaut ko, kā tu spēlē postā, vai kā tas saucās? Nē, es vairāk kā aktīvais caurgājiens stājas vairāk un dod piespēles un pats met trīnīšus, tā kā. Tāds kustīgs. Kustīgais, jā, ne vairāk tāds tā kā centrs, tā kā. Forši, jā. Un kā komandai iet? No komandai, diemžēl, pārāk labi. Varētu labāk. Esam gandrīz apakšu, diemžēl. Kaut kā nav izdevusies pārāk sezonu. Visai komandai pašam varbūt nedaudz, bet, cik pašam, bet, labāk jau kurams komandai būtu, bet, prieks mēs par sevīm nedaudz. Labi, tad papriecāsimies par tevi, nevis par komandu. Apsveic un uzlabojiet kopējo sniegumu. Jā, visu labu. Labvakar. Hokejs, ja? Nē, basketbols. Jā, ok. Man reāli sāk sāpēt roka. Par ko? Par atvocošām bumbām. Nevar būt. Kā, vai? Tur ir kādi varianti kādam citam arī viņus paņemt? Ir, jā. Kāpēc nē? Jācīnās ne. Tad, ja tu neesi laukumā, tad ir varianti, ja? Gluži nav tā. Es jau saku, jācīnās ir par katru bumbu, jebkurā līgā, ne? Forši. Ko es tev varētu pajautāt? Drošība, kā pavadīja 14. februāri? Spēlējot. 2 spēles bija. Pareizi atbild. Tur iepriekšējais teica uz dīvānu. Nē, sports ir pirmā mīlestība, vai ne? Jā, tieši tā. Labi, veiksmīgi un turpini savākt bumbas. Met viņas arī iekšā. Jā, veiksmīgi. Vakar, jā. Sveicināti, basketbols? Jā. Nevar būt. Nē, vēl jau arī golfu spēlēt arī. Bet, Golfu arī? Jā, golfu arī. Un kādas sekmes golfā? Atkarīgs no vējiem, atkarīgs no garstāvokļa, kā jau golfs. Viss ir atkarīgs no laikapstākļiem. Jā, pa lietu jau negribas spēlēt. Tur vienkārši vajag labu kadiju. Vai tu pats velc savu somu? Pašam jāvāk somu. Te jau Latvijā. Jā. Es varētu vilkt somu diezgan labi. Ir vakances? Tu vēlies, jā? Es domāju, pēc šādas intervijas, bieži smaidīt, bieži uzdot jautājumus, droši vien, ka varam kaut ko sabīdīt. Ok. Basītī, ko tu labi izdarīji, ka tu esi šeit? Darīju jau būtībā to darbu, ko komanda vairāk vēlās. Tas jau vairāk ir tā kā, tāds melnais darbiņš, varētu teikt. Ja daudziem patīk punktot, patīk spēlēt, pašiem uz sevi, tad, tomēr ir tā arī, melnie dzirdiņi, ar kuriem komanda uzvar, ja ir šādi melnie dzirdiņi, kas ir atlicošās bumbas un piespēles, un arī, pašam realizēties. Tad par ko? Tad ir MVP? Vai atlicošās, par ko tu saņēmi? Par būtībā abiem, ko pieminēja, MVP un arī rebound. Super, jā. Tu iepriekšējais bija rītīgi garāks. Kā tu ar viņiem cīnies par reboundiem? Štēlī tāda, ka viņi spēlē līga augstāk. Es tur arī spēlēju, bet man tā loma nav tik liela, tādas 2 dažādas komandas. Šie džeki, kas šitie bija, pirms maniem 2, tie jau ekstralīgā spēlē. Es attiecīgi spēlēju izaicinājumu kausā. Izaicinājumu kausā man bija šīs nominācijas.
Jā, nē, es domāju tā praktiski, kā tu cīnies ar Džeku, kas ir vēl galas tiesas garāks nekā tu. Augumam īsti nav nozīme, no amatieru līmenī. Nav nozīme augumam, nozīme ir gribaspēkam. Ja tu vēlies kaut ko izcīnīt, tad tu arī tam ej pakaļ. Ja ribaundi, punkti, ej un skoro, ej un vāc tās bumbas, ej, un tur savu tiem sviedriem cīnies un plēkstot krēklus un močīgi garām, Tādā manierē arī tu vari šeit nokļūt no šīs skatuves un tik pie šādas intervijas. Ļoti labi, tas nozīmē, ka man vēl ir iespēja. Labi, paldies, lai tu turpmāk ar tādu pašu attieksmi veicās. Labvakar. Čau. Par ko, kāpēc? 4. līga, vērtīgākais spēlētājs. Hokejs. Vecais basketbols. Kur tie hokejisti visi ir? Jā, un sauc? Kārlis Grants. Ļoti jauki, Kārlis. Vērtīgākais, ja? Tā sanāk. Jā. Un ko tu tādu izdarīji vērtīgu? Nezinu, uzkrit. Es īstenībā galīgi negaidīju. Jā, godīgi. Bet tu tādu neregulāri esi topā? Pirmo reizi topā, jā. Forši, tu tā visu noraksti uz veiksmi vai kaut kāds tur gribas spēks iekšā? Kaut ko jau māgaņo. Bet, viņš paveicās arī, protams. Nē, labi, ko es tev varu teikt, lai turpina veikties. Moški jāiet ir uzlikt ruletē ar tādu veiksmi. Paldies. Par ko, kāpēc, kas tu esi? R3 spēlētājs, HKVS2 komanda, hokejs un MVP, daudz samet. Jā? Un daudz arī atdeva piespēles? Nē, vienkārši atdeva, vai samet. Jā. Jo MVP dod par punktiem, jā, bet tu vienkārši tik daudz samet, ka tu... Un kā vispār iet, kā komandai iet? Labi, tagad 2. vietā palika 4 spēles, drīz play-offi. Tiekam, centīsimies paņemt to galveno kausu. Kuri ir pretinieki, par ko jūs visvairāk gribētu un par ko jūs visvairāk negribētu spēlēt? Negribētu, man liekas, pret HK Pīles. Tur ir tādi grandīgie čeļi, kuri labi slido, labi met iekšā. Tāpēc spēlē tur? Bet es neesmu tas čāls, točni, jā. Es rītīgi labi slidoju, bet tas arī ir viss. Jā, jūs? Jā. Nu labi, tad ko es tev varu novēlēt? Tiekamies ar Pīlēm pret play-offā. Pret Pīlēm vairāk spēles nav? Jā, play-offā. Jā, tikai play-offos. Paldies. Labi, veiksmīgi. Man točni vajag kaut kādu krēslu. Labvakar. Sveiki. Artūrs. Ļoti jaukāk tur ļauj minēt, tu esi vārdsargs hokejā, ja? Tā? Kā uzminēji? Labi. Jā, protams, tu vispār nevar iemest. Tā, tad basīts, ja? Jā. Kura komanda? Northbloka. Kur esat tabulā? Izaicinājumi kaus, 8. vietiņa man šeit, play-offs tiksim, es domāju. Jā. Par ko tu esi šeit? Visvērtīgākais cilvēks komandā. Pat nevis spēlētājs, vienkārši cilvēks. Ok, ļoti labi. Jā, un kas ir jāizdara, lai būtu jūsu komandā vērtīgākais? Man šķiet, ka ir vienkārši jāspēlē harmonijā ar visiem komandas biedriem. Principā, jā. Un jāspēlē vairāk, lai būtu gudrā spēle. Tad jau viss būs. Un tu tā kā esi tas, kurš vada to gudro spēli? Mēģinu. Mēģinu dabūt tās labās piespēles un izdarīt savus darbus zem groza. Super! Un veiksim play-offā. Paldies tev. Labvakar. Vārds? Jānis. Ļoti rets vārds. Kāda ir sajūta? 1 no 10. Šodien šeit? Nezinu. Jā. Par ko tu esi šeit? Tur runā, ka labākais piespēļu dalītājs janvārī. Jā. Kur? 4. līgā Galeo Consulting komandā. Es īsti nesaprotu, man ir nāk visu laiku piespēlētāji un kaut kādi 2-3 tikai iekšā metēji. Kur viņi visi ir? Met iekšā piespēlētāji tādi komunikablāki cilvēki. Viņi dalās ne tikai ar bumbu, bet arī ar informāciju. Ļoti jauki. Tad padalies. Pastāsti kaut ko tādu. Redzi, tie, kas met iekšā, tie no bumbu no manis grib, ko tu vēlies dzirdēt tieši. Es gribētu telefonu numuru došanu. Nē. Nedos. Tad, kā tu dabūsi balvu? Es jau dabūju. Labi. Neko, tad dod piespēli arī. Paldies. Labvakar. Vai jūs sauc Aldonis?
Normurts. Normurts? Tā kā murts? Nu, Normurts vienkārši. Murts, jā. Eipīnis, jā. Ja tas ir kaut kāds tā kā saīsinājums, vai tas ir kaut kā... Nu, tas ir man tas hindu vārds, jā? Tā kā Asta Rūls mirus, jā? Nē, bišķi labāks man ir. No tās pašas blices. Nē, bišķi vairāk uz austrumiem. Jā, kāda Mārota, kāpēc jūs esat šeit? Es esmu ieradies paņemt balvu savu komandas biedru Sandra burmeistaru vietā. Viņš samet visvairāk vārtus ar 5. Savos vārtos? Nē, jo tur bija es. Tā kā, nē, viņš vienkārši, jā, janvārī visvairāk vārtus un esmu ieradies arī, nu, sev balvu paņemt. Bet vienkārši paņemt. Vienkārši paņemt. Atnāc vienkārši paņēmi, ja? Tad tu principā rekomendē, ka citi arī var mēģināt. Kāds mēģināt ienāc? Pagāja, kam... Tagad, vod nofilmē, tagad. Jebkurš var jebko paņemt, elementāri. Es tikai atnācu un atzinos. Ok, šito mēs noteikti izgriežam, ja? Jā, vispār kā pašam sezona? Ļoti, ļoti slikti, ja godīgi. Nē, bet vai sliktāk kā pagājušā? Nē, noteikti, ka labāk, bet, kā teiksim, man pašam liekas, ka es spēlēju ļoti slikti. Nē, es vienkārši domāju, ka vai jūs būsiet divgadējs zelta sietiņu saņēmējs? Nu, izstāsts jau, ka nē, nu, ja es esmu lauzis jau kaut kādas te šitos. Jā, vienkārši jau, nē, nebūs. Nebūs, jā? Nu labi, tad mēs varētu sarunāt, ka tu varētu pasniegt zelta sietiņu nākamajam, jā? Ok, bet ir kaut kādas kandidatūras, ja visi jāiešās caur to zelta sietiņu? Ir dažas, bet, nu, par to mēs tagad, vārdu studijā būs, lai neaizvainot tos, kuri gadījumā nesaņem zelta sietiņu, ja? Mēs atstāsim to līdz noslēpumam, līdz sezonas beigām. Prestiža, mājās man viņa ir, es viņu reāli izmantoju. Viņa reāli izmantoju, jā? Grūbām? Makaroniem un tādām lietām, jā. Daudz ēd makaronu? Es ēdu diezgan daudz makaronus. Vispār daudz ēd? Vispār es ēdu daudz, jā. Nu, kā tu domā? Šito nevar vienā dabūt. Tas ir grūts darbs, vai ne? Es mācos no labākā. Un ar labāko tu domā? To, kurš manas ķiveris. Un tev uz ķiveris ir? Nu, to visi zina tāpatās, es domāju, ka tur nevajag atbildēt. Un tā ir lūdzu bildi parādiet ap pliku dibenu, jā? Ok. Jā. Lieliski. Jā, nu, ko nu? Turpināt tādā garā. Tieši tā. Tur var viņu tikai pazaudēt. Un viņi neatdodot atpakaļ.